Vispār tev liekas, ka tas, ka nav sniega, tas var būt saistīts ar globālu sasilšanu? Es nezinu, man kaut kā neinteresē. Nē, es nezinu. Gan jau, ka ir. Ir jau gan jau, Kaut kādā mērā. tā visa klimata maiņa jau nenotiek vienkārši tāpat, bet, Jā. tā jau konspirācija teorija. Jesse Ventura. Conspiracy. Es pēdējā laikā baigi daudz konspirāciju teorijas skatīties. Kā tas skaties? Brīvlaiks. Man patīk tas Jesse Ventura raidījums, konspirācija teorija vai Jesse Ventura. Labas bija kāds? Tur daudz bija, jā. Pastāsti. Tas ir tāds oriģināls. Parasti, kad tu skaties kaut kādas konspirācija teoriju, tur filmas, tur parasti viņi ir tie nevis privātnieki, bet tie, tipa self-made experts. Viņi tur taisa, viņi visvairāk tur visbiežāk sēž tajā kaut kādā bibliotēkā un lasa grāmatas, un viņi tur kaut kādu kropu. Tas nav interesanti. Tā filma, tā Jesse Ventura, tas seriāls, viņš ir reāls, tur actions. Tur tā kā skaties kaut kādu prison break, bet par konspirācijām. Viņš tas Jesse Ventura, viņš ir bijušais Navy SEAL. Tas ir, kas viņš bija? Kainieks, ja? Jūras kainieks, Jā. Un tad viņš bija Vietnamas veterāns, Vietnamas kara. Un viņš bija gubernators no 99. gada kaut kādā štatā. Un, viņš bija wrestlers. Viņam bija karakters, viņš bija puspaliks tāds, uzkrāsot, seju sakrāsot un puskās. Un viņš to konspirāciju, viņš baigi nopietns tagad konspirators. Un tur tas intro tur. My name is Jesse Ventura. Un viņš tur, I was a Navy SEAL. I was a governor. I was a Vietnam veteran. And I was a fighter. And I will kick you in the globus. Jā. You think you know everything. Think again. Baigais čals. Bet, baigi interesanti. Es neticu konspirācijās, bet man baigi. Tas ir interesanti. Nekas nav interesantāks par konspirāciju teorijām. Vienkārši iesūs, nenormāli. Tu to pašu skaties par... Jā. Labi, neņem tur cipulietieši un visu kaut kādas 51. zonas, bet šito te pašu tur kaut kādu, nezinu, globālo sasilšanu. Tas ir ierauj nenormāli interesanti. Bet no otras puses kaut kā nezinu. Baigi viegli noticēt tam visam, jo arī viņi tev parāda tikai vienu pusi, tie konspirātori. Bet no otras puses nezinu. Un tas par to globālo sasilšanu, tur jau konspirācija ir vairāk tajā, vai patiesībā, vai cilvēks. Tas, ka globālā sasilšana ir, tas pat nav jautājums. Viņi ir tā globālā sasilšana. Un kaut kāds sekas jau būs un jau parādās. Bet lieta ir tāda, vai tas globālā sasilšana ir cilvēka izraisīta, vai tā ir dabas izraisīta. Dzīvnieku. Jā, un tad par ko konspiratori cīnās, viņi uzskata, ka... Izraisa no suņu gāzēm. Jā, viņi uzskata, ka tie zaļie paziņoja, ka tā ir cilvēka izraisīta, un tāpēc viņiem ir pamats palielināt nodokļus, viņiem ir pamats palielināt tos cēnu uz tām visām, uz naftu, uz gāzēm, uz visu pilnību, uz naturālo karoču. Mēs esam vainīgi, mēs to globālo sasilšanu izveidojām, tāpēc mums par to jāmaksā, tāpēc mums jāmaksā lielāku nodokļu. Un, tas ir tas, par ko konspirologi runā. Nevis par to, vai ir tā globāla sasilšana. Tas ir tas, jā. Tas, ka ir, tas ir skaidrs. Jā, jo padomā, vienā Ķīnā jau. Bet viņi jau atteikušies ar to parakstīto protokolu. Par ko? Par to, ka tie, ka nedrīkst tik daudz izmest tos izmešus tā kā gaisā. Ko tu? Viņi jau neko neizmet, viņi vienkārši elpo. 2 miljardi ķīnieši. Ne, miljards. 2 miljardi. Tā arī ir. Viņam vajadzētu nobunot elpošanu. Viņam vajadzētu kaut kādu, nezinu, žaunas uztaisīt, kaut kādu trubiņas tur, nezinu, sakrināt kaut kur tajā satelītā. Nodoklis par... Jā, lai kosmosā iet Drīz viņa jau elpo. būs gan jau nodoklis par gaisu. Ķīnā, jā, 100 punkti. Bet arī tur arī vēl viena konspirācija par to, ka tas viss smogs, tas nav patiesībā, tas nav cilvēki izveidos. Tas ir kaut kas mākslīgi izveidos, lai vienkārši atkal tur, nezinu, izmazgāt smadzenes ķīniešiem. Jā. Kārtībā. Un tā kā varat ierakstīt to konspirāciju teoriju. Baigi interesants raidījums, jo 2 sezonas ir izgājis. Tur tā lieta, ka tur nav pārsvarā, kad tu dzirdi konspirāciju teoriju. Pirmais, kas ir citi planētieši, tad ir kaut kāda vēl, nezinu, kaut kāds šitās globālās tēmas. Bet tur tas Jessijs, viņš ņem tieši par kaut kādām, par kaut ko tu neesi pirms tam dzirdējis. Tas arī tieši interesanti. Arī par to 2011. gada 11. septembrī tur
terora akti arī. Tas vajag izvazāt tās tēmas, bet viņš ņem tur kaut kādu, nezinu, tur jaunie pageri, new pagers. What do they mean? Viņš tās nenormāls harizmātisks čalis, viņš tik imitējis. I'm Jesse Ventura. This is conspiracy. Viņš nenormāls 2 metri tāds kabans. Viņš tāds stāv. Viņš vienkārši tā pārliec. Tur stāv interviju, dažreiz tik smieklīgi. Man tā kā es neticu tajās konspirācijās. Man dažreiz vienkārši paliek smieklīgi, viņš tur angārā. Tās filmas, viņi ir čisti taisīti kā kaut kāds Prison Breaks. Jā. Tur mēs sakontaktējām kaut kādu personu no Panamas, kura zina, kas patiesībā stāv aiz globālās sasilšanas. Viņa negrib tur ielidot Amerikā, bet mēs sarunājam, ka viņa ielidos. Un tad nākamais kadrs tur kaut kāds angārs, tur vienkārši mežā. Ģipa, mēs sarunājām ar viņu slepeno tikšanos, un tad tur atverās dūrs angārā, tās lielās dūrs. Jessijs stāvotās, un tiks, konspiracy. Un tur viņš intervē viņu. Viņš tur saka, jā, tur, tā globālā sasilšana, tas viss ir hauks, tas ir nekas tāds nav. Tas nav cilvēku izveidos, tas ir viss normāli, ka tā sasilšana ir, un tad mūsu tos nodokļus vienkārši sūdz. Un tad Jessijs stāvšo. So what you say? Americans get brainwashed? Vienkārši viņš ir tik rēcīgs. Viņš ir tik smieklīgs. So what you say? So what you saying me? Un viņi tur saka, jā, tur viss pilnībā līdz farmaceitu, visiem tiem sūdiem, viss ir tā saistīts, viss tās konspirācijas. Viņš saka, how could you say that? Doctor, how can it be? My country is lying to me. Viņš ir tik rēcīgs, viņš ir tā kā bērns. Viņš tāds 2 metri, viņš tāds stāv rokas sakristojas, viņš klausās, viņi tur runā. Viņi tur runā, jā, tur jaunie pageri, ko izgudroja, tur ķīnieši ir speciālā ieroči, kuru, pateicoties, kuriem izsako visu, ko mēs darām. Viņš stāv un klausās. So what you saying me? You think you know everything. Think again. Conspiracy.